Šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 20. psalma. Lai viņš tev dod, ko grib tava sirds, ko tu nolūko, lai viņš tev rod, lai gavilējam par tavu uzvaru, mūsu Dieva vārdā, lai ceļam karogus, lai kungs piepilda visas tavas lūgsmas. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Mēs redzam psalma autoru, kurš aizlūdz par savu valdnieku, par savu virspavēlnieku, par savu karavadoni, un izlūdzas tam visaugstākā mērā tavu žēlastību, tavu svētību, lai viņš tev dod, ko grib tava sirds. Tā ir ļoti liela uzdrīkstēšanās, vai arī ļoti liels neprāts, vai arī ļoti liela uzticēšanās, jo mēs pazīstam savu sirdi. Mēs zinām, cik dažkārt aplamas ir mūsu vēlmes, cik dažkārt neprātīgas ir mūsu iegribas. Un ir jābūt ļoti lielai paļāvībai, ka tas, ko valdnieks, ko viņa sirds gribēs, ka tas būs kaut kas labs, ko patiešām tu varētu dot. Bet ja nu tā nav, vai mazums mēs esam redzējuši valdniekus, virspavēlniekus, karavadoņus, kuru sirds ir ļauna un samaitāta, kuru ambīcijas pārsniedz jebkādas saprašanas robežas. Bet varbūt svarīgākais šajā visā ir pati šī pieredze, šī apziņa, ka mums līdzās ir kādi cilvēki, kuri ir gatavi par mums aizlūgt, kuri ir iepratim mums noskaņoti tik labvēlīgi, ka viņi ir gatavi uzticēties mūsu sirdī, mūsu vēlmēm, mūsu nolūkiem. Viņi ir pārliecināti, ka mēs esam labi cilvēki. Nav runa par to, vai mēs tiešām tādi esam. Nav runa par to, cik tas atbilst realitātei vai nē, mūsu labums. Bet svarīgākais ir pati šī apziņa, ka ir pasaulē kāds cilvēks vai cilvēki, kuri mums ir labvēlīgi. Varbūt tas ir naivi, bet šāda veida atbalsts mums katram ir nepieciešams. Šāda veida, patiesībā bez nosacījuma mīlestība. Mums katram dzīvē ir jāpiedzīvo, jo tieši šāda veida mīlestība arī maina mūsu sirdi. Šāda mīlestības pieredze ir tā, kas iedod mums pareizo virziena izjūtu. Šāda mīlestības pieredze ir tā, kas liek arī mums pašiem gribēt labo un tiekties pēc labā. Un mēs pateicamies, ka šajā pasaulē ir kāds, kurš mūs mīl ar šādu mīlestību. Un Kristus to ir apliecinājis nereizi vien, savu labvēlību iepratim absolūti visiem cilvēkiem. Tavu mīlestību. Un mēs pateicamies, debes Tēvs, ka
Tu esi līdzās, lai mūs uzklausītu. Tu esi līdzās, lai sniegtu mums to, ko grib mūsu sirds. Bet pirms tam tu esi gatavs strādāt pie mūsu sirds, mainīt mūsu sirdis, lai tās kļūst aizvien labākas, lai tās vēlas aizvien labo un svētīgo. Tu uzklausi mūsu lūgšanas, un esi gatavs piepildīt, jo tu zini, ka mēs esam uz pareizā ceļa, kamēr vien turamies tavā tūmā, kamēr vien mums ir svarīga tava klātbūtne. Mēs ejam šo iekšējo pārmaiņu un transformācijas ceļu, un ar katru soli mūsu lūgšanas kļūst saskanīgākas, atbilstošākas tavam prātam, tavam redzējumam pie mūsu dzīves. Un uzvaras, pretī kurā mēs tiecamies, ir arī tavas uzvaras, kuras tu gribi svinēt kopā ar mums. Debes Tēvs, lai kaut kas no visa tā piepildās arī šajā dienā. Lai mums ir cilvēki, kuri mūs mīl, lai mums ir cilvēki, kuri par mums aizlūdz, un kurus mīlam arī mēs un aizlūdzam arī par viņiem. Bet pār visam, ka mēs sajūtam tavu darbošanos mūsu dzīvēs un mūsu sirdīs. Un tad jebkuras mūsu lūgšanas, jebkuras mūsu vēlmes varēs tikt piepildītas, jo tās būs arī tavējās. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.